Un tā, tagad viena no svarīgākajām lietām meteņos. Visi vīri sanāk vidū, visi, tai skaitā budēļi. Visi vīri sastājas divās rindās, viens pret otru, viena rinda pret otru rindu. Tātad danču kluba vīri, budēļi vīri, tagad būs cikstēšanās. Jāsastājās divās rindās, viena vīru rinda un otra vīru rinda. Jānostājās viens otram pretī. Palīdziet sievas, jā, un sadodas arī rokās. Palīdziet tur lūdzu saorganizēt tās divas vīru rindas. Tagad būs nebijis gadījums Ogrē, būs īstā meteņu vīru cīnīšanās. Vairāk vajag. Kas ta vīru riktīgi Ogrē daudz? No, kas tā pa lietu? Vēl. Tagad palīgā. Labais krasts pret kreiso krasta. Ogre pret pārogri. Augšogre pret lejas ogri. Jaunogre pret pārogri. Lūk, nu tā, vēl. Nākat klāt. Uzmanību, tā tulītās. Sagatavojās. Iepūšam baigos, uzmanību. Kurš kuru pārstums uz kuru pusi? Pēc taures pūtienā sākās cikstēšanās. Uzmanību! Neviens negrib padoties! Cīnās! Palīdziet no malas! Palīdziet! Meža puse uzvarēja šoreiz Daugavas pusi. Neko darīt! Daugavas puses iedzīvotājiem vajadzēs vairāk pastrādāt, lai vairāk būtu ko ēst un būtu stiprāki. Gaviles uzvarētājiem, meža puses vīriem. Bet tā jau nav visa cīņa, tagad būs otrā cīņa. Otrajā cīņā cīnīsies sievas. Meža puses sievas pret Daugavas puses sievām. Bet sievas atšķirībā no vīriem. Mums ar mugurām. Tas nozīmē, tagad lūdzu sastājieties divas rindas, bet tikai muguras ar mugurām viena pret otru. Stājamies. Ejam palīgā savējiem. Ko tad jūs tagad gribat, lai tie pretinieki uzvar? Tā taču nedrīkst. Tākat palīgā. Stājieties, vēl vajag lielāku rindu mums. No tā, jau iezīmējas divas rindas. Man liekas, ka Daugavas pusē tur tādi mazāki un tādī meža pusē lielāki. Daugavas puses ievītnieki, jūs zaudēsiet tūlīt, tagad vēl palīgā. Nu, stājamies, vēl ir pēdējais brīdis. Lūk, jā, tā kaut kas drusku tāds nopietnāks ienāca rindā. Paldies! Nu tā, uzmanību! Nu, nākat, vēl pēdējais brīdis. Un tā, tūlīt notiks sievu cikstēšanās, pēc taures pūtiena, viss sāksies. Uzmanību!
daugavieši atkal sāk stumt uz otru pusi. Šoreiz daugavieši uzvarēs, laikam vēl pāris soļi. Jā! Šoreiz, neraugoties uz mazo augumu, Daugavas puses sievas tomēr uzvarēja, tā teikt, izglāba vīru godu, apsveicam! Nu ko, vajadzētu kaut ko drusciņu uzdancot. Cūka triķos, danču klubs dejo, iesaista pārējos, visi dejo, un mēs spēlējam un dziedam. Cūka triķos, tā tāda auglības deja, galu galā jāsastājās pa nelielām čupiņām.